Daudz cilvēki jautā, daudz klusē, jo nesaprot, ko tad īsti nozīmē apvienoties. Apvienoties kādā biedrībā, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu kopīgu mērķi. Lai kļūtu par kādas biedrības biedru vai atbalstītāju, vispirms ir jāsaprot jums pašiem šīs biedrības mērķi, uzdevumi un darbības plāns. Mūsu domu biedru grupas piedāvājums ir izlasāms Mēs esam Latvija.lv. Patreiz tiek apzināti šī projekta un projekta idejas atbalstītāji, tiek strādāts pie piedāvājuma sabiedrībai, kurā centīsimies parādīt to, ko mēs varētu kopīgi izmainīt, ja ir sabiedrības atbalsts un līdzdalība. Un tagad galvenais jautājums. Piemēram, cilvēks saka, es atbalstu šo ideju un vēlos, lai valstī notiktu pozitīvas pārmaiņas, bet man nav pārliecības, ka varēšu ko palīdzēt, jo esmu pārāk aizņemts ar darbu un citām lietām. Būtībā jau viss ir diezgan vienkārši. Pats galvenais ir, vai jūs atbalstat šo projektu. Principā tas ir, vai jūs vēlaties pozitīvas pārmaiņas valstī, labāk dzīvi sev un saviem bērniem. Patreiz nav būtiski daži neskaidri jautājumi vai arī tehniskais izpildījums. Ar to mēs visi kopīgi tiksim galā laika gaitā. Patreiz ir vajadzīgs dalīties, izplatīt informāciju par šo projektu, un ja ir iespēja arī pašiem rakstīt savas domas vai veidot video vai kādā citā formātā. Ja ir konkrēti priekšlikumi, tad tos darīt zināmas mums. Vēlāk, kad būs vajadzība pēc finansējuma, tad tiks publicēti konkrēti aprēķini un norādīts, kādam mērķim tiek aicināts ziedot naudu. Tad arī ik viens, kurš vēlēsies un kuram būs šāda iespēja, varēs atbalstīt un līdzdarboties. Pavisam vienkāršotā veidā sakot, tas būs pats lielākais atbalsts, jo no finansējuma ir atkarīgs, cik ātri un arī tieši ko mēs kopīgi spēsim izmainīt. Visa informācija par darbības plānu ir pieejama Mēs esam Latvija.lv. Jauku dienu jums visiem!